šobrīd notiek diskusija par to, ka drīkst vai nedrīkst. Nē, drīkst, bet vai ir vēlams mazgāt melnu auto Circle K automātiskajā mazgātuvē. Un interesanti. Runas klīst, ka tur šausmīgi sašvīkājot mašīnu. Var jau būt. Sākās ar to, ka es nomazgāju Mazda 5. Jāiet apskatīties, cik traki ir sašvīkāta Mazda 5 pēc automātiskās mazgātuves Circle K Dobelē. Ņemsim vērā, ka auto jau ir diezgan cietis. Bet šis te viss neizskatās, ka tas varētu būt, piemēram, no automazgātuves. Šeit pavisam traki tiešām. Kā tanī mazgātuvē, vai tad tiešām nevarēja piepulēt? Varbūt nolikvidēt arī rūsu? Šausmas. Pārējā virsbūve ir saskrāpēta, tā pamatīgi ir saskrāpēta. Es pat nezinu, pat bukte ir. Aiz durvīm, kāda bukte, tā arī noteikti ir no birstēm visticamāk. Šausmas. Tas tiešām nevar dzīt iekšā mašīnu mazgāt. Par to kvalitāti, jā. Te zem tā spoilera, viņi tā slikti izmazgāt, tās birstes vienkārši netiek klāt. Var izkāpt ārā, noslaucīt pats, bet es esmu slings, es neko neslauku. Kā ir, tā ir. Un te arī ir vai dieniņ, šausmas. Ja tur vēl tagad no tām birstēm nāktu klāt kādas vēl 3 švīkas, tad izskatītos vēl uz pusi sliktāk. Labi, Mazda ir veca. Neteiksim, jā, veca 17-gadīgs auto. Tas neskaitās. Tātad tur vienalga. Varbūt paņemsim kaut ko mazliet jaunāku. Piemēram, šo te auto ir netīrs. Tā viņš apmēram arī izskatās. To vajadzētu nomazgāt. Šodien to arī izdarīsim un saskaitīsim švīkas, cik švīkas būs klāt nākušas. Tā, klāt esam. Dobele, Circle K, un tūlīt tātad maksāsim un brauksim iekšā. Tā, esam samaksājuši un braucam iekšā. Samaksājām 11,20, standarta mazgāšana, tur kaut kāda vaskošana klāt, tur vēl kaut kas, riteņu mazgāšana, nekas īpaši, vienkārši pārasta mazgāšana. Un tā, mēs iebraucām iekšā, Circle K, automātiskā mazgātuve, Dobele. Un principā varam sākt mazgāties. Kas te man nepatīk? Nepatīk tas, ka šeit nevar norēķināties ar telefonu, nevar paņemt abonementu, jo šeit vēl nav kameras. Tātad, nav līdz galam viss uztaisīts. Bet, sorry, tāpēc jau es nebraukšu uz Rīgu mazgāt mašīnu, lai tur nekāptu ārā no mašīnas. Tas būtu ideālais variants faktiski. Un tātad varētu neizkāpt vispār no mašīnas. Tāpēc arī man mašīnai, pērkot mašīnu, man ir viens nosacījums, man jābūt ir automātiski pielokāmiem spoguļiem, lai es varētu vienkārši bez problēmām, tā teikt, nolocīt spoguļus, varētu vispār nekāpt ārā no mašīnas un neko nedarīt. Kā skaisti putiņas tek. Tad jau viss notiek tagad. Kāds varētu man varbūt atbildēt un pateikt, tur tanī puto vai kā tur saucās, kārvašu puto vai vienalga, kā viņu lai tur nesauktu, cik ilgā laikā var nomazgāt pats mašīnu? Šeit tik ātri nemaz tas nesanāk, jo faktiski viņu ir priekšmazgātājs, tad ir ziepes, tad ir ūdens, tad ir birstes, tad ir vaskošana, man interesē. Tagad iet tās birstes, kas skrāpē to mašīnu šobrīd. Es pilnīgi dzirdu, kā skrāpē mašīnu, lai dieniņ šausmas taisa.
Visvairāk droši vien skrāpē tas ūdens, kas tagad tek lejā. Visticamāk. Nu re, auto ir nomazgāts, šobrīd notiek žāvēšana. Varbūt kā ar to žāvēšanu ar ko varas nodarīt. Nu, visticamāk, ja šitas te brīnums iebrauks tagad stiklā, nu tad ir āmeni, jā, tad ir ziepes baigās. Bet, nu, principā šobrīd nopūš nost ūdeni. Nu, cik nu viņš var nopūst? Nu, baigi jau viņš arī nenopūtīs. Bet, nu, rezultātu tad skatīsimies pēc tam. Kāda ir atšķirība mazgāt puto pašam vai šeit? Šeit es sēžu mašīnā, ja gribu var klausīties mūziku, bet tur diezgan ārā ir skaļi. Diez ko mūziku nepaklausīsies. Bet pats galvenais, ka nekas nav jādara. Mierīgi sēdi, atpūties. Ilgi tas nav, kaut kādas minūtes 5 šī programma, jo vēl ir programmas, kas mazgā mašīnas apakšas. Ot, interesanti, pieņemsim tādī puto. Ar var pats mašīnai apakšu tā kā nomazgāt, vai nevar? Viņam izmazgāt apakšu, noskalot. Īpaši, ka meļas tek un varbūt pirms apskates, ja vajag, nu kaut kā tā. Nu re, tas arī ir viss. Varam braukt ārā. Nu ko, izvērtēsim kvalitāti. Nu, neteiksim, ka, piemēram, tas bumpers no tiem kukaiņiem ir baigi atmazgāts, protams, ka nē, bet, nu, 2 minūtēs to nomazgāt, un tur vajag pamanīties. Tas ir, principā, jādara tad pašam, jāpulē un tā tālāk. Švīkas. Galvenais ir tās švīkas. Oi. Nu, nezinu, mašīna spīd. Redzu pats sevi, attēls. Švīkas var redzēt, jā, te tādas ir tādas švīkas. Bet, nu, grūti pateikt. Šīs te tagad es nezinu, kā lai parāda. Re, var tā kā drusku redzēt, te tāds. Tās bija jau no Vācijas, starp citu. Jo es viņas redzēju, tāpēc, ka man to mašīnu atdeva no Vācijas, atveda nopulētu, sapulētu, smuku, skaistu. Citur neko, nekādas švīkas, nekādas defektus neredzu. Nu, standarta variants šeit. Neizmazgājas. Tas gan. Bet visā visumā ir ļoti ok. Ir melna mašīna un tās švīkas neredzu. Kurā vietā ir tās baigās švīkas, kur tās saskrāpētā mašīna? Švīkaina viņi ir jebkurā gadījumā, viņu vajadzētu nopulēt, pārklāt ar kaut kādu keramiku. Un tad būtu pavisam ok. Tātad, kādus mēs izdarām secinājumus? Nu, nomazgāju melnu mašīnu, Circle K dobeli, automātiskajā mazgātuvē, nevienu papildu švīku neieraudzīju. Es nezinu, varbūt, ka ir kāds pilnīgs frīks, kurš katru dienu pārskaita savai 15-gadīgajai vēl labāk 20-gadīgajai automašīnai švīkas uz virsbūves, un ka tur nedrīkst mazgāt. Protams, tas varbūt ir dārgāk. Teiksim, 11, 20, tā ir standarta mazgāšana, ir tur lētāk pat 7,60 bez vaskošanas. Tas nodara tādos gadījumos, ka tu atbrauc pa sāli no Rīgas, visticamāk, tad ir baigi labi iebrauc, vienkārši noskalot mašīnai to sāli nost. Bet, ja negribās pašam skriet kā strakam sunim ap to mašīnu un mazgāt pašam, ļoti labs variants. Tev faktiski, es domāju, ka Rīgā pat jau, kur ir šīs te pilnīgi automatizētas maksāšanas ziņā, tu var nekāpt ārā no mašīnas. Kā man vispār no mašīnas kāpt ārā? Pie velna! Man vēl jāmaksā un vēl pašam būs jāstrādā, kā piemēram puto. Kā vēl trakam sunim, tur es tagad īsti nesaprotu, es nekad tur neesmu bijis un laikam arī nekad nebūšu. Jo, kā jau saku, es nedaru 3 lietas. Es neeju uz baznīcu, neēdu sēnes un pats nemazgāju mašīnu. Ļoti vienkārši. Tā kā faktiski saskrāpēta mašīna nav, tas ir baigais mīts. Tas, ka tur ir netīras birstes, nezinu. Tas, ka tur varbūt nomazgā ne tik baigi kvalitatīvi, bet es neticu, ka kāds varētu 2 minūtēs pats nomazgāt mašīnu, vienalga, puto, neputo, kārvašā, vaškārā, vai pats pagalmā mazgājot 2 minūtēs, nemūžam. Es tam neticu, vienkārši neticu. Tev ir jāsagatavojās, tev ir viņa jānomazgā, tev ir priekšmazgātājs vajadzīgs, tev ir jānovasko.
tev ir visas šīs kukaiņu, teiksim, pēdas jāmēģina nopucēt, praktiski atsevišķi diskus jānomazgā ar virstīti. Es nezinu, es esmu mazgājis pats mašīnu. Tā nav, ka es neesmu mazgājis. Muļķības, esmu mazgājis, tiešām. Bet es zinu, ko tas prasa. Tā ir pusstunda normāli nomazgāt mašīnu tā, lai viņa tiešām spīd un laistās, lai visi katrs kaktiņš, lai būtu izmazgāts. Katrs. Šī mašīna, ko mēs tagad tikko nomazgājām, pa gabalu viņa izskatās pat ļoti labi. Es uzskatu ļoti labi priekš tik ātras mazgāšanas, un ka man pašam nekas nebija jādara. Iebraucu, izbraucu, viss. Super. Sēžu siltā mašīnā, nezinu, paskatos kaut ko telefonā, ierakstu visādas muļķības, kā, piemēram, pašlaik, ko es runāju. Visticamāk muļķības es gvelžu, vai ne? Loģiski. Tā kā tā, secinājums vienkārši. Vai es visas mašīnas tur jau 10 gadus mazgāju? Nu, nezinu, es tās švīkas neskaitu un laikam neskaitīšu, un viņas visas izskatās ļoti labi. Iespējams pat labāk nekā viena otru, kuru nemazgā gandrīz vispār.